Nākošais tātad ir jautājums par dokumentāciju. Interesanta situācija ir ar ministriju, ar koordināciju starp departamentiem. Jūs ziniet, ierēģu skaits turpina pieaugt katastrofālās tempos. Un izrādās, ka viens ierēģis mūsu valstī pārauga 1/200 daļu no saražotiem dokumentiem. Toties brīvajos brīžos, lai attaisnot savu eksistenci, viņi piedomā klāt vēl pa kādam dokumentam. Un tad ir iespējams pierādīt, ka darba paplašināšanas nolūkos ir vajadzīgs kaut kāds ierēģis. Bet ko lai dara skolas direktors, pedagogs, uzņēmējs, kuram šie dokumentu normatīvie akti ir jāpārzina? Kā lai viņš un pa kuru laiku vispār tos visus iegaumē? Redziet, un tieši šādā veidā šis skolas direktors, šie pedagogi tiek turēti bailēs. Pedagogi atzīst, ka viņi ir šodien iebiedēti. Viņi baidās no pārbaudēm, no priekšniecības, no kolēģiem, no vecāku sūdzībām, no patiesības, pašu no sevis un visbeidzot arī no audzēm. Šis iebiedētais skolotājs tālāk cenšas iebiedēt skolēnus klasē. Savukārt iebiedētais deputāts, kas ir izaudzis, ir izmisis par savu tautas priekšā un atkal cenšas iebiedēt tautu. Un interesantākais, ka katrs to dara kā māk. Ir arī ļoti nopietnas jautājums par programmu licencēšanai, kur es nepieskāršos laika trūkuma dēļ un teikšu, ka manā referātu pilnu tekstu jūs varat izlasīt rītdienas izglītībā un kultūrā, pateicoties šai avīzes pretim nākšanai. Tikai teikt tādu vēl vienu spilgtu piemēru par vienu akreditāciju, kura mēs akreditējam nevis izglītības procesu, bet papīrus un to, kas tur notiek. Un beidzās kāda akreditācijas stunda, un ierēdne saka tā: brīnišķīga stunda, taču pēc vērtēšanas lapas man iznāk 0. Ko man darīt? Es teiktu tā arī uzrakstīt. Izcila pedagoga darbs, nav novērtējums pēc šiem ierēģu izstrādātajiem kritērijiem. Taču šādā gadījumā vērtētāji palika bez darba. Un viņas ģimene bez tik ļoti ierastajiem papildus ienākumiem. Jo ikviena kaut cik maz zinoša speciālistu vietā par kaut vai vismazāko iebilžu izteikšanu pieņems zemākus raudzes darbinieku. Skolotājs nav vērtējums pēc papīriem, bet pēc spējām strādāt klasē. Un nepieciešamie plāni, metodiskie līdzekļi un kas tik vēl ne, ir domāts pedagoga darbam un nevis pārbaudē. Un šie plāni var būt sasvītroti. Un šie plāni nav jāpāraksta tad, kad nāk atkal kārtējā akreditācijas komisija. Mēs savu bloknotu esam atveriet vaļā piesvītrojuši raibu, kāda ir dzīve un kādas ir izmaiņas. Tas tikai nozīmē, ka pedagogs strādā un ka pedagogs saprot, ko viņš dara.